Sveiki visiem! Gribēju parādīt vienu foršu vietiņu, kas atrodas kādas 30 minūtes ar mašīnu braucot no centra, jeb, kā manā gadījumā, 10 minūtēs ar velosipēdu. Proti, starp Imantu un Bolderāju uz Kleistu ielas atrodas tāda vietiņa kā Bumbu kalniņš, un uz kura atrodas skatu tornis. Tā ir diezgan forša vietiņa, kur var ar ģimeni aizbraukt un, kā saka, mazliet pabaidīties no augstuma, pārvarēt sevi nedaudz. Ar dronu lidojums ir saskaņots, ko es visiem arī iesaku. Tas ir droši, ātri un, principā, notiek automātiski un aizņem burtiski 5 minūtes. Es to iesaku visiem, jo pretējā gadījumā atbrauks policija un viņi būs spiesti uzrakstīt protokolu. Tur nepalīdzēs ne jā, ne nē, ne nezināju. Esam izbaudījuši to uz savas ādas. Tātad Bumbu kalniņš pats atrodas šī Kleistu mežā. Šeit tepat aiz pagrieziena, pavisam netālu. Uz kurien tad arī dodamies. Kā redzat, šeit varat arī droši noparkot savu automobīlu vai arī velosipēdu. Diezgan vēsturiska vieta. Ko, dosimies pa trepītēm augšā. Man ir bailes, ka velosipēdu nenozags. Nav jau žēl, bet negribas apkaļ ar kājām iet. Mazs treniņš no rīta nāks tikai par labu. Šeit ir arī piemiņas vieta ar kaujas atbrīvošanas plāniem. Šī plāksnīte agrāk bija no vara, bet viņu nozaga. Tagad tā ir metāla. Bet mums, principā, interesē skatu tornis, tāpēc dodamies uz viņu. Kalna augstums ir 16 metri aptuveni, un pats tornis ir aptuveni 27 metru augsts. Gribēju sevi pārvarēt un uzkāpt kalnā šī tornī, jo pret augstumu es neesmu baigi vienaldzīgs, protams. Tornis joprojām funkcionē un nodara kā skata tornis pret dažādiem ugunsgrēkiem, bet šoreiz dežūrēja neviens. Pienāca tas brīdis, kad vajadzētu uzkāpt pašā tornī. Vienlaicīgi te drīkst atrasties 5 cilvēki. Ok, lai tā būtu. Sākam kāpnes pievarēt. Tuvojoties koku galotnē, ir pastiprinājies vējš, kas piedod arī tādu nedaudz bailīti klāt. Bet, kā saka, galvenais neskatīties uz leju. Esmu pašā augšā. Omulīgi.